Labdien! Es esmu Maija, bērndārza Kukaramba vadītāja, un šodien es jums gribēšu pastāstīt par vienu ļoti svarīgu lietu – par ārā iešanu. Turklāt ne jau par parastu ārā iešanu, smukā saulītē tā rāmi staigājot, bet par tādu kārtīgu ārā iešanu – lietu, dubļos, sniegā un vējā. Jā, Kukarambā bērni to dara. Un kādēļ? 5 īsi punkti. Tātad punkts pirmais, lai norūdītos un neslimotu. Katru dienu obligāti ir gana daudz laika jāpavada svaigā gaisā, jo gaisam ir vienalga, vai dubļi, vai līst, vai kas, viņš ir tāpat svaigs. Un nav iespējams, ka cilvēks ir radīts kā dzīve radība dzīvē tikai tādos siltos, ļoti komfortablos apstākļos. Bērns saģērbjās, kā nākas, par to citos video, kā viņu labāk saģērbt, lai viņš var iet ārā slapjā laikā, un dodas ārā neatkarīgi no tā, un elpo svaigu gaisu, un norūdās. Punkts numur 2. Praktiskās dzīves darbiņi un motorikas treniņš. Visas glītās kārtīgās paplātītes ar karotītēm un pupiņām, kas tik ļoti ir iecienītas pārbēršanai, pārnešanai, slaucīšanai, likšanai, kārtošanai. Tas viss nobāla īstas reālas vides priekšā, un to visu var darīt ārā. Un bērni patiešām darbojas pašvadīti, tas nozīmē motivēti, ieinteresēti un trenē gan savu motoriku, gan pacietību, gan visas pārējās tik svarīgās iemaņas. Trešais iemesls, kādēļ ir jāiet ārā visos laika apstākļos, visu cauru gadu, ir sajūtu pieredze. Sensorās kastes, jeb sajūtu kastes, ir tāds ļoti populārs materiāls, kas tiek piedāvāts daudzos bērndārzos, arī Kukarambā, protams, ar mērķi radīt bērniem dažādu sajūtu pieredzi. Bet daba, āra vidē ar smiltīm, dubļiem, sniegu, ūdeni, vēju, zariem, kokiem, zāli un visu pārējo piedāvā bērniem ļoti tādu vienreizēju mainīgu sajūtu kastes, pat ne kastes, bet tādas sajūtu telpas pieredzi, kas ir brīvi pieejama, ļoti mainīga, ļoti pārsteidzoša un ir pieejama visu cauru gadu. Numur 4. Loģiskā domāšana. Loģiskās domāšanas treniņš bērniem pieejams brīvi, bez kādiem specifiskiem materiāliem, vienkārši ejot ārā, jo bērns mācās no savas reālās pieredzes. Piemēram, tev negribas vilkt lietus bikses, labi, bet tad tu paliksi slapšs. Ja pēļķe ir liela un tu izroc grāvīti, ūdens aiztek projām, kāpēc viņš aiztek? Ja mēs sijājam smiltis ar sietiņu, kāpēc sausas smiltis var izsijāt, bet slapjas smiltis nevar izsijāt? Kāpēc slapjas koku lapas smaržo savādāk nekā sausas lapas? Kāpēc no slapjas sniega var uzcelt sniega viru, bet no tāda tikko svaiga pūkaina sniedziņa nevar? Tas viss ir tas, ko bērns mācās reālā dzīvē, tā ir viņa pieredze, un tas, ko bērns iemācās ar savu pieredzi, to viņš arī spēja labāk saprast, atcerēties un pielietot. Un numur 5. Emocionālā audzināšana, rakstura treniņš un gribas norūdīšana. Jo ārā ejot nākas patiešām pārvarēt grūtības, ja ir kaut kāds tur ļoti slikts laiks. Lietus bikses uzvilkt uz zābakiem pa virsmu ir ļoti grūti, lences tur pinās un ķerās. Vai bērns to nevar? Kāpēc viņš nevarētu? Viņš bišķiņ papulās un var. Ārā ir riebīgs laiks, mēs neiesim. Kāpēc lai mēs neietu? Tās ir nelielas grūtības, kuras mēs spējam pārvarēt. Mūsu bērnu dzīve patiesībā ļoti bieži ir ļoti komfortabla. Viņa ir pārāk komfortabla. Bērniem nav praktiski nekādu iespēju mācīties pārvarēt kaut kādas grūtības. Bet tad, kad viņi kļūst par pieaugušiem, cik ļoti nodara spēja būt pacietīgam, saņemties un tomēr kaut kādas grūtības pārvarēt. Tāpēc dosim bērniem šo iespēju. Vienkārši ejam ārā un pēc kāda laika bērniem pat vairs nerodas jautājums, vai mēs šodien iesim ārā. Protams, ka mēs iesim ārā. Līst? Jā, līst. Ļoti forši. Tā tad mēs varam iet ārā.